Labvakar! Šajā brīnišķīgajā vakarā esmu Iveta Skrastiņa, labklājības studijas dibinātāja un vienīgā arī, kura darbojās labklājības studijā, sadarbojos ar vēl daudziem dažādiem cilvēkiem, interesantiem, organizējot sieviešu iedvesmas un atpūtas nometnes vai retrītus, kā tagad ir modē saukt, ja? Vai arī kādas tikšanās pēcpusdienas un meistarklases, tad, protams, es sadarbojos arī ar daudziem citiem cilvēkiem. Bet pamatā tā tad esmu es, Iveta Skrastiņa. Esmu pedagogs ar 25 gadu stāžu izglītībā un esmu mediātors un esmu neirografikas speciālists. Visas šīs lietas kopā savienojot man dod iespēju censties maksimāli labi pasniegt jums šo neirografiku un darīt labas lietas, ieinteresēt un iespējams es ļoti no sirds ceru arī iedvesmot un palīdzēt. Šodienas mūsu tēma ir mīlestības enerģijas plūsma, ir mīlestības došana un saņemšana. Mēs turpinam, jo dažkārt jau ir tā, ka tas sasaucas arī ar to iepriekš runāto, ka mēs dažkārt ļoti daudz dodam, maz saņemam, bet iespējams, ka ir tā, ka mēs neprotam saņemt. Ka varbūt apkārtējie mums dod, bet mēs savā pieticībā, savā vienkāršībā, savā tādā kautrīgumā pasakam, ko tad es jau neko. Bieži dzirdēts tāds teiciens. Un jā, tā tad ir jāprot saņemt to, ko mēs ikdienā sastopam, kas mums nāk pretī, kas mums nāk no dažādām pusēm mūsu dzīvē, tai skaitā arī attiecību jomā. Un attiecībās atkārtošos ne tikai starp vīrieti un sievieti, bet attiecībās arī ar ģimenes locekļiem, ar draugiem, ar darba kolēģiem. Un jā, pat pieņemt arī komplimentu, vai, ja pasaka, kāda tev šodien ļoti skaista kleita, tad nopriecāties par to, ka tu esi saņēmusi komplimentu, pateikt paldies, sajust, izbaudīt to, ne varbūt gluži pretēji, ka kādreiz pasaka, ko tad tā jau veca un tā paņēma skapī, man tur tāda glabājās. Nē, izbaudam to visu. Un komplimenti tā ir ļoti brīnišķīga, maza, bet varbūt pat arī dažkārt netik maza daļa no mīlestības izpausmes. Un tātad sākam šodienas mīlestības plūsmai. Pārdomāt un zīmēt to, vai mēs spējam ne tikai dot, bet arī pieņemt mīlestību. Vai attiecībās jūtamies līdzsvaroti, vai tomēr dodam vairāk nekā saņemam. Vai spējam būt atvērtas saņemšanai un pieņemšanai. Mīlestība ir enerģija, kas plūst caur mums un arī ap mums, jo tā ir harmoniska, attiecības, ja tā ir harmoniska, attiecības ir piepildītas un atbalstošas, maksimāli, cik tas ir iespējams. Ja šī plūsma ir bloķēta vai nesabalansēta, var rasties nogurums, vilšanās vai neapmierinātība, un tas viss atspoguļojas no mums, mēs to paužam uz āru, tas ir labākajā gadījumā, vai arī paturam to pie sevis, un tas mūs sagrauž un apēd no iekšpuses. Un tad mēs sadegam. Jā, un šodien mēs šo tēmu izpētīsim caur zīmējumu. Tradicionāli elpošanas vingrinājums
vai vienkārši elpošana. Apsēžamies taisnu muguru un noliekam kājas pie zemes, pēdas abas stabili pie zemes. Aizveriet acis, dziļi ieelpojiet un izelpojiet. Sajūtiet, kā enerģija plūst caur jums. Sajūti, vai tā brīvi cirkulē, vai ir sajūta, ka kaut kur tā iestrēgst. Elpo un elpojot, padomā par šodienas afirmāciju. Un šodien tā ir: es esmu atvērta dot un saņemt mīlestību līdzsvarā. Atkārtojiet to pie sevis, par cik jūs neviens nedzird, jūs to varat darīt arī skaļi. Tātad es esmu atvērta dot un saņemt mīlestību līdzsvarā. Ielpojam, izelpojam, atveram acis un sākam darboties. Paņem pildspalvu un lapiņu vai blociņu 20 vārdu 2 minūtēm. Šodien rakstīsi 20 vārdus 2 minūšu laikā. Neirografikā tas ir vienmēr gandrīz, ir ar atsevišķiem izņēmumiem, kad ir īsāks laiks, bet tātad 2 minūšu laikā 20 vārdus par tēmu attiecībās, mīlestībā, došanu un saņemšanu. Kas jums saistās mīlestībā ar došanu un saņemšanu? Rakstiet brīvi jebkuru vārdu, kurš ienāk prātā par šo tēmu. Tātad esam gatavas sākt, un 2 minūšu atskaite sākas tagad. Paldies! 2 minūtes ir pagājušas. Tā,
Nu, tagad apskatiet vārdus, tos, kurus jūs uzrakstījāt, un padomājiet par to, kā šie vārdi ir saistīti ar došanu un ņemšanu. Kuri ir vairāk? Vai tie vārdi, kuri ir par došanu, vai tie vārdi, kuri vairāk ir par ņemšanu? Kā tas atspoguļo tavas attiecības? Un ķersimies klāt pie zīmējuma. Tātad tas, ko izdaram, uzrakstam uz lapas vienas puses, zīmēsim otrā pusē, bet uz vienas puses uzrakstam, lūk, es esmu uzrakstījusi priekšā afirmāciju, es esmu atvērta dot un saņemt mīlestību līdzsvarā. Kad tas ir pierakstīts, ņemam smalko marķieri, melno, kā vienmēr, un zīmējums būs šoreiz sekojošs. Mēs zīmēsim sevi ar apļa figūru vidū. Un tagad izdomā, kā tu novietosi lapu. Vai tev lapa būs šādi vai šādi? Kā tu jūties, kā tu gribētu, lai tev tā lapa stāv? Un uzzīmē pa vidu apli. Arī cik lielu tu vēlies, bet, gluži līdz malai te nevajadzētu, ja? Tā tad uzzīmē apli, un vidū aplim vai maliņā, tam nav būtiska nozīme šobrīd, ieraksti es. Tātad tā esi tu. Es. Tātad aplis esi tu. Un tagad no apļa malas uz visām pusēm zīmēsim neirografiskās līnijas uz ārpusi. No apļa uz ārpusi neirografiskās līnijas, un līnijas tik daudz, cik tev šķiet, ka tu dod mīlestību. Un līnijas var veltīt vai katram cilvēkam, kas tev ir kolektīvam, ar ko tev ir šīs attiecības, par ko tu gribi runāt šobrīd, vai par situācijām, par jebko, bet tātad tik līnijas, cik tev šķiet, ka tu dod attiecībās. Sākam no pašas riņķa līnijas, tātad no tevis, un uz visām pusēm. Cik tev šķiet, ka tu dod? Sanāk tāda saulīte, tā kā ar daudz stariem. Un izdomā jebkādas situācijas. Cik vien tev šķiet, cik ir. Līnijas var krustoties, neirografikas līnijas var krustoties. Savelc tik daudz tās līnijas, ka tev šķiet, ir gana. Ir tāds komforts, ka jā, tik ir tas, kad es dodu. Ja tev kaut kur veidojas tāda situācija, ka nav sākums tā kā pie paša apļa, un tu to tagad ieraugi, pievelc no apļa, pievelc viņu klāt. Man te dažas ar tādas bija. Tad, kad pietiekami, tad, kad tu esi savilkusi tik, cik tu dod, tagad darīsim otrādi par saņemšanu. Un tagad no lapas malas velc pie sevis uz apli tik daudz līnijas, cik tev šķiet, ka tu saņem mīlestību.
Jā, viņas it kā neatšķirsies, bet tu jau zināsi, kuras tās ir. Līnijas arī var krustoties, gan savā starpā tās, kuras ir par saņemšanu, gan arī tās, kuras ir par došanu. Iespējams, tu arī apzināti velc līnijas blakus, piemēram, tev bija kāda līnija, kur nozīmēja partneri, kuram tu dod mīlestību, un blakus tu varbūt vēlies uzzīmēt arī, ka tu saņem no viņa mīlestību. Tad arī tā dari. Līnijas var arī krustoties ar šādu domu un sajūtu, ka tās ir saistītas ar vienu un to pašu cilvēku. Vai vienkārši velc līniju un domā apzināti, tā kā, ka bērniem dod ēdienu pa karotītei un saka, tas par tēti, tas par mammu, tad šeit arī. Tā tad viena līnija par vienu, otra par otru. Tādā veidā. Tad, kad tu esi uzvilkusi tik līnijas, cik tev šķiet, ka tu saņem mīlestību, apskaties un padomā, vai tas ir gana, vai tev pietiek, vai tu gribētu saņemt vai dot vairāk mīlestību. Un ja tev ir sajūta, ka tu gribi dot vairāk, nekā tas ir šobrīd, tad uzvelc vēl kādu līniju no sevis uz ārpusi, ka tu gribētu dot. Bet ja tu gribi saņemt vairāk mīlestību, nekā tas ir šobrīd, tad papildini zīmējumu ar vēl līnijām, tām, kuras nozīmēs saņemšanu. Un svarīgi šajā brīdī ir tas, kā tu sajūties un kā tu noformulē to priekš sevis. Apzināties to, ka tu vēlies saņemt vai ka tu vēlies dot. Un tad, kad tu esi uzzīmējusi tā, kad ir komfortā, kad šķiet, ka tagad ir tā, kā es gribu, tad mēs ķeramies pie nopaļošanas. Nopaļojam visus stūrīšus, kuri mums izveidojas gan pie apļa līnijas, šeit, kur sākās. Tātad viss apkārt aplim. Pie katras līnijas ir ko apaļot. Vispirms to, un arī tur, kur mums ir visi krustpunkti, kur līnijas krustojas savā starpā. Arī tās vietas. Kaut kur varbūt, jau jūs esat piešāvušas roku, jau kuro nodarbību zīmēt, kaut kur varbūt pavelkās tā līnija, vēl atkārtojās, pa jau novilkto, tā var būt. Jau tā apaļošana droši vien jau sokas veiklāk. Varbūt arī mājās jau esat zīmējušas vēl kādu zīmējumu. Tagad arī es kādu brītiņu nerunāšu, lai tu vari nopaļot visus stūrīšus, un tajā vietā, kur tev šķiet, ka ir kāds saspringzinājums vairāk, tur šai nopaļošanai pievērs īpaši uzmanību un īpaši nopaļo tieši to vietu, kur tu sajūties kaut kādā diskomfortā, kur ir kāda spriedze, kaut kas tāds, kas raisās. Atgādinu, ka var būt arī tā, ka ir sāk reipt galva vai pat slikta dūša palikt, tad pamani, kurā vietā tas bija un par ko tu tajā brīdī domāji. Un lūdzu, nepamet šo darbiņu tagad pusdarītu un neļaujies tiem traucēkļiem no malas, kuri gribēs tevi aizvilkt kādos citos darbos. Lūdzu, dodu laiku
nopaļošanai. Tā, šodien ir tā apaļošana. Es domāju, ka jums arī līdzīgi, ka ir mazāk kā iepriekš, jo zīmējums ir pavisam savādāks. Un tagad ķersimies jau pie krāsošanas. Izvēlies krāsu priekš sevis, kāda tev šķiet tev vispiemērotākā. Kā tu jūties, kura tev patīk, tātad izvēlies savu krāsu un izkrāso vidu, apli, tātad tā esi tu. Ja gribēsies, varēs kādā brīdī papildināt arī vēl ar kādu krāsu, pārkrāsot pāri, varbūt jau ietonēt kaut ko no malas, jau sākt izpušķot, izdaiļot. To visu var darīt. Ietonēt varbūt. Starp citu ir ļoti labi tādi flomasteri, kur ir pludināmi un arī viņi kā otiņas arī tādi viegli zīmējās. Vai ir arī krāsu zīmuļi, kuri ir pludināmi pēc tam. Tā. Un tieši tāpat arī izmanto vēl kādas, 2, 3 krāsas, kuras tev simbolizēs došanu un saņemšanu.
lai tās enerģijas ir tā kā, atdalās, kuras ir došanai, saņemšanai. Nav šobrīd svarīgi atcerēties, kuras līnijas bija kuras. Tādēļ, jo tā ir neirografika, mēs veidojam jaunus neironus mūsu smadzenēs, lai veidojas savādāk šī domāšana. Un tā tad iekšēji noformulē, kura krāsa ir kura, un izkrāso došanai un saņemšanai. Atceramies par 2 laukumiem blakus. Mazāks, lielāks, bet tātad 2. Un atceramies, ka tajā brīdī, ja mums kaut kur ir viens laukums tomēr palicis, tad mēs varam nokrāsot blakus esošo laukumu, pārklāt vēl vienreiz ar to pašu krāsu, ar otru krāsu. Un tas arī veido jaunu šo te papildus neirografikā šo neironu savienojumu, jo ne tikai ar līniju mēs veidojam šos jaunos neironu savienojumus, bet arī ar krāsām.
Un, ja mēs to pārnesam tādā skatā, kā no skata punkta par došanu un ņemšanu mīlestībā, attiecībās, tad arī šis ir tāds, kur mēs veidojam šo mijiedarbību starp došanu un ņemšanu. Ka tas ir savstarpējs process, tā ir mijiedarbība. Un viņa vienkārši pati pa sevi, viņai tādai ir jābūt, lai tā harmonija būtu. Procesam ir jābūt appusējam. Gan prast dot, gan saņemt. Un, kad izkrāso, pavēro savu zīmējumu arī ar no tāda skatu punkta, vai ir tik, cik tu gribi. Cik tu dod mīlestību šobrīd, un cik tu saņem. Bet šeit tā tad ir nevis par to, kā tas ir šobrīd, bet cik tu gribi. Šobrīd, cik tu gribi dot un saņemt. Ja gribas vairāk dot, tad ar to krāsu, kuru tev simbolizēja došanu, pārkrāso pāri kaut kur, kur tev šķiet ir pa daudz tā saņemšana. Un otrādi, ja tu kaut kur pa maz saņem, tad paņem to krāsu, kuru tev simbolizē saņemšanu, un uzkrāso pa virsu krāsai, kura simbolizē došanu. Jā, tur izveidojas cita krāsa, bet tā jau tas attiecībās ir. Tad, kad ir kaut kādi procesi, kas mainās, veidojas jaunas krāsas. Nu, lūk. Un nākošais ir, tagad padomā, vai ir balans. Paskaties uz to savu zīmējumu, vai ir balans. Kā tu jūties, skatoties un redzot to, ko tu tur ieraugi? Vai tu vari kaut ko mainīt šodienas reālajā dzīvē? Un ko un kā tu to vari mainīt? Lai harmonizētu šo attiecību, šo plūsmu. Lai ir tā, kā tu gribi. Un šajā brīdī, ja tev pat ir vēlēšanās vēl iezīmēt kaut kur kādu līniju, tu arī to vari darīt. Var paņemt marķieri un iezīmēt tieši tādu, kā tu vēlies, vai došanas līniju, vai saņemšanas līniju. Tu viņu var pievilkt kaut kur klāt pie kādas līnijas. Tikai šajā brīdī, kad tu viņu pievilc klāt, atceries par nopaļošanu. Vienmēr atceries par to. Tu vari pievilkt pavisam kaut kur garāku līniju, bet atceries par nopaļošanu. Un tā. Tagad būs lauka līnijas. Šajā zīmējumā mēs nezīmēsim lielo figūru, jo ir lielā figūra. Tā esi tu. Pašā vidū, pašā centrā, vietā, kur tu sevi uzzīmēji. Bet lauka līnijas gan mēs zīmēsim. Un atceries, ka došana gāja no centra uz āru, un saņemšanas līnija gāja no malas uz tevi.
Un lauka līniju zīmēsim ar 3-4 lauka līnijas pāri visam darbam, bet tagad izlem, kā tu viņu zīmēsi. Vai tu viņu zīmēsi ar došanu vai ar saņemšanu. Respektīvi, ja tu viņu zīmē ar domu, ka tu saņem mīlestību, sāc no vienas malas, no jebkuras, kur tu vēlies, velc pāri pa jau kādu esošu līniju, kā tu vēlies, saņem un arī dod. Vai, ja tev ir vajadzība un tu vēlies vairāk aktivizēt to došanas līniju nekā saņemšanas, nu tad viņa gan būs tā kā vairāk tikai no tevis. Bet, kā jau es teicu, visam ir jābūt harmonijā. Bet tā arī var būt, ka no tevis ir šī lauka līnija, viņa sākas cieši no tevis, no tava apļa līnijas, riņķa līnijas. Vai var vilkt arī tātad dažādos virzienos un pāri visam. Un tātad gan saņemt, gan dot. Un patiesībā jau ir jāsaka, ka